konkrēti parunāsim par kursu Alpha Mind. Alpha Mind kurs, tātad kas tāds ir? Tā ir vingrinājuma sistēma, tad tie ir šie 8 vingrinājumi, kas vērsti uz cilvēku attīstību, uz resursu paplašināšanu, caur iekšējās brīvās enerģijas atbrīvošanu, kuru pēc tam mēs varam brīvi materializēt. Tā ir iekšējā potenciāla atvēršana, tās ir līderīpašība attīstīšana, un tātad vingrinājumi šeit ir salikti tādā secībā, kuri viens otru papildina un strādā gan uz cilvēku bioķīmiju, atjauno hormonālo fonu, un patiesībā šeit tiek pavērtas bezgalīgas, nebeidzamas attīstības iespējas. Par Alpha Mind. Kas ir Alpha Mind? Alfa stāvoklis. Alfa stāvoklis ir laiks, kad mēs atrodamies uz robežas starp miegu un nomodu. Alfa stāvokli mēdz saukt par izmainītu cilvēka prāta stāvokli, kad sapņa piepildīšanai pieslēdzas zemapziņa. Atrodoties alfa stāvoklī, organismā sākas atjaunošanās procesi. Alfa stāvoklī mēs varam programmēt savu organismu, mēs varam mainīt zemapziņas psihiskās programmas. Un Alpha Mind kursā mēs mācīsimies ieiet šajā stāvoklī jebkurā dienas laikā. Ne tikai stāvoklī starp miegu un nomodu, bet jebkurā dienas laikā, un programmēsim savu jauno, interesanto, laimīgo dzīvi. Alpha Mind kurs, tātad īsumā par šiem te vingrinājumiem. Pirmais vingrinājums – pātrina laimes hormonu ražošanu organismā, palielina darba spējas un kreativitāti, mazina nogurumu, palielina domāšanas ātrumu. Otrais vingrinājums – ļauj kontrolēt negatīvo domu plūsmu, turēt fokusu uz mērķi, atbrīvoties no sliktiem ieradumiem. Trešais vingrinājums – stiprina organismu imūnsistēmu, paplašina apziņu, attīsta gribas spēku un spēju ātri pieņemt lēmumus, stimulē nestandarta radošo domāšanu. Ceturtais vingrinājums – palīdz pārvaldīt emocionālās reakcijas, attīsta stresa noturību, palīdz kontrolēt negatīvās jūtas un emocijas, stiprina mentālo un fizisko veselību. Piektais vingrinājums – vērsts uz līderu īpašību attīstību. Pārliecība par sevi, paaugstina enerģijas līmeni, pozitīvi ietekmē vispārējo fizisko stāvokli un iekšējo orgānu darbību. Sestais vingrinājums – tas ļauj mums strādāt tieši ar savu zemapziņu. Padara mūs pārliecinātākus, veiksmīgākus un palīdz sasniegt jebkurus mērķus. Septītais vingrinājums palīdz fokusēties uz mērķiem un palielina personīgo efektivitāti, uzlabo vispārējo emocionālo stāvokli, palīdz tikt galā ar stresu. Un pēdējais vingrinājums paplašina domāšanas mērogu, nostiprina iekšējo motivāciju un attīsta apzinātību, palīdz atklāt savus talantus un realizēt savu potenciālu. Atrast sevi, savus mērķus un savas dzīves jēgu. Un kādus rezultātus mēs iegūsim, izējot šo te kursu? Pirmkārt, mēs atklāsim daudz jauna. Mēs sajutīsim pavisam citu dzīves garšu, mēs ieraudzīsim ļoti daudz izdevīgas iespējas. Mēs atradīsim arī veidus, kā augt dažādās dzīves jomās. Mēs sāksim domāt galvenais, mēs sāksim domāt ārpus rāmjiem. Atklāsim jaunas, nestandarta idejas, tātad uzlabosies biznesa, darba rezultāti un uzlabosies komunikācijas spējas. Mēs varēsim viegli atrast kopēju sarunu ar cilvēkiem, uzlabosiet personīgās attiecības ar tuviniekiem un arī darba kolēģiem, tātad, ja tas ir komandā vai tātad komunikācijas spējas. Attīstīsies līderības spējas. Mēs kļūsim pārliecinātāki par sevi. Pašnovērtējums pacelsies, tātad arī atradīsies jauni lieli mērķi, vienkārši sāks mums, ja pirms tam ļoti daudz cilvēku dzīvo vispār bez mērķiem, tad šeit mēs atradīsim šos te mērķus un arī atradīsim ceļus to sasniegšanai. Tālāk paaugstināsiet personīgo efektivitāti, sāksiet rīkoties efektīvāk un rezultatīvāk, pacelsiet disciplīnu, kas ir ļoti būtiski. Daudziem cilvēkiem pietrūkst disciplīnu, tāpēc viņi savu mērķi nesasniedz. Palielināsiet produktivitāti, kļūstiet super produktīvs un enerģisks,
Novērsīsiet profesionālo un emocionālo izdegšanu, kas arī ļoti bieži notiek. Attīstīsiet apzinātību, iziesiet uz jaunu apzinātības līmeni, palielināsiet lēmumu pieņemšanas ātrumu un arī attīstīsiet oratoru prasmes. Novērsīsiet bailes no publiskās uzstāšanās, iemācīsieties runāt konkrēti, skaidri, bez lieka ūdens, un sāksiet viegli iepazīties ar jauniem cilvēkiem un efektīvi vest jebkuras sarunas.